Sveicināti, mīļie! Esam dārzā. Šodien ir jau 16. mājas. How are you feeling? How are you feeling now? When all the pieces seem like they can't be found, I'll be the friend that is standing there. I'll be the hand holding all your cares. I see you now, I'm not going anywhere. We'll find our way back home. We'll find our way back home. No, we'll never have to walk alone. Ko, mīļie? Sākās jauns blogs. Šeit mums ir viss iespējamais un neiespējamais. Jā, šodien domājam braukt uz dārzu un iestādīt ķirbjus, kabečus un tomātus. Gurķus mēs nestādīsim šodien pareizi, tāpēc, ka mums vēl vajag siltumnīcu. Mums jau dārzā ir 15 gurķi, un šeit būs vismaz 30, ja? No šitiem mazajiem, ko viņš sapiķos, lielākos podiņos. Sanāks kaut kur 30 jau atkal. 40, vairāk 40 gurķi. Nu, mums ir ķirbieši. Un mums ir kabači. Un puķis vēl domājas. Vajadzīga tik zeme. Viss jautājums atdurās finansēs. Zemniekiem grūti klājās. Lauksaimnieki, kad nav finanses, tā kā finansējums arī vajadzīgs ir. Bet papildus finansējumu arī vajadzīgs tas azarts, ja? Un šeit man arī 3 trauciņi ar kāpostiem. Tos vajag atrast vietu. Cilvēks strādā. Dosimies uz dārzu. Mums ir pagaidi. Mums ir šitāda stāda jūra, siltumnīca atrasta. Un šodien mums plānā ir, kā jau es teicu, iestādīt visus šos te mīļos labos stādiņus audzētos. Mūsu augšistabā nopirkām zemi arī. Šito zemi nopirkām. Diezgan laba zeme šitā ir pa 4 paundi, 1 gabala un 4 zemes gabala, 4 zemes maisas. Nu, mums padomā ir tos ķirbīšus un kabacīšus salikt zemīti un sastādīt. Putni. Jā, lai putni nenoknābā. Tās zaļknābas, ne, sarkanknābas. Izskatās, kad ir tuvi tie ķirbi. Bet patiesībā tas ir labi, kad viņš ir iekšā kompostā, ja viņš reāli saknes ņems un dzīs. Un pēc tam varētu pašķirot, tā kā tie, kas vājākie, tos izņemt ārā, bet redzēs. Vienkārši, zeme ir tik, cik ir. Jā, tā kā lai aug.